čau! Varbūt atceries, ka es savu YouTube sāku tieši ar moto video. Nu tad ir jau pienācis rudens, mocis jāliek nost, bet gribās parādīt, pie kā tad es esmu ticis. Sanāca vasarā iegādāties moci. Protams, gribējās pabraukt, sen nebija braukts. Bija braukts arī ar lielākiem močiem kā šis, bet, nu, ne tā ikdienā. Šim mocim vajag A kategoriju, sanāca nolikt tiesības, un te nu viņš ir. Iebrauksim nelielā offroadā. Noslēgsim sezonu un liksim ziemas miegā mocīti. Nedrelēsim jau pa ziemu. Tagad kādu mēnesi nav braukt. Vismaz var atcerēties, kā tas jādara. Negribās baigi sasmērēties, bet ja sanāks, tad sanāks. Kādu laiciņu ir līs, tad ir tā diezgan interesanti braukt. Negribās īsti nolikties uz mutes. Tie dubļi ir baigi slīdeni. Te brauc mašīnas nopietni. Bet ok, pabrauksim maliņā, lai viņi tiek garām. Kā viņš piemēram te izbrauca? Labi, viņam bija Volvo, tas laikam viss izskaidro. Kāpēc es iegādājos šādu moci? Nu, viens no galvenajiem iemesliem te arī ir redzams, kā es varu iebraukt lielos dubļos. Jā, citreiz patīk paskriet, bet ar šito var paskriet tik daudz, cik man vajag. Un es neesmu baigais skrējējs, labāk iebraucu dubļos. Un, jā, tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc tika pirkts šāds. Negribējās arī pirkt kaut kādu krosinieku, jo tad tālos gabalos ir drausmas. Un ja vēl brauc divatā, tad vispār. Piemēram, es vasarā čērsoju tur pa dažām dienām gandrīz 1000 kilometrus tur pāri Latvijai pavizinājos. Tad, kad tev ir arī ētis sēžamais, tad arī ir baigi forši. Ārā ir ritīgi augsts. Stikliņš svīst ciet. Jābrauc ar vaļā stikliņu. Jā, noraudājies. Kas ir labāk, lai svīst stikls ciet? Vai ka visādi moskīti un viskaut kādi strunti lido acīs. Mēs esam pat baigi netīri.
svarīgi, ka es pat nezinu, kur braukt. Vēl viens no plusiem braucot ar moci. Ja nepacietīgs cilvēks, tad var pabraukt tiem cilvēkiem garām un nostāties priekšā. Par cik es tagad nesteidzos, jā. Es arī baigi nepiekopju tādu praksi, bet citreiz var ļoti ātrāk tikt uz savu galamērķi. Lūk, kaut kā tā īsumā. Varbūt, ja tev interesē kaut kas ap un par močiem, par tieši šo moci vai par A kategoriju, droši raksti komentārā. Un varbūt uztaisīšu kādu atsevišķu video, bet, pa lielam, tad līdz nākamajai sezonai ar šo moci. Tagad ziemā sāksies tikai visi joki un spoki ar mašīnām. Tā kā subscribe un tiekamies nākamajā video.